Esiet sveicināti zaļajā skatuvē, Lampas festivāla Lampa 2. dienā un Latvijas dabas fonda rīkotajā un iniciētajā diskusijā Daba ir skaista vai dabas estetizācija palīdz vai traucē dabas aizsardzībai. Es esmu Liena Brīsga no Latvijas dabas fonda un mēs esam šeit pulcējuši cilvēkus, kas varbūt tiešā veidā nav saistīti ar dabas aizsardzību, bet ir ļoti būtiski saistībā ar mūsu šodienas jautājumu. Latvijas dabas fonds ir viena no lielākajām vides nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kura pamata nodarbošanās ir praktiskā dabas aizsardzība, bet mēs arī strādājam ar dabas un vides komunikāciju, un īstenībā šīs diskusijas tēma lielā mērā ir radusies no pārdomām arī man pašai jau 8 gadus strādājot šajā organizācijā, no dažādām sarunām, iekšējām, ārējām diskusijām par to, kā mēs parādam dabu konkrētu gadījumu kontekstā. Taču jautājums par to, vai dabas skaistums kaut kādā mērā nevar kaitēt dabai un dabas aizsardzībai, noteikti nav unikāls un nav mūsu izdomāts. Tas nodarbina pētniekus visā pasaulē, un amerikāņu vides pētniece, kas aplūko to, kā Amerikā ir radušies dabas aizsardzības pamatprincipi, norāda, ka pašas pirmās aizsargātās teritorijas, kas ir slavenie Amerikas dabas parki, ir lielā mērā izvēlēti kā aizsargājums teritorijas, tāpēc, ka to skaistums ir grandios, taču mazāk seksīgām ekosistēmām, kā piemēram purviem, nācās pagaidīt, kamēr tie nokļuva dabas aizsardzības interešu lokā. Lūk, par dabas skaistumu un tā attēlojumu mēs sarunāsimies tātad ar cilvēkiem, kuriem katram ir savs skatījums, sava pieredze šajā jomā, un iepazīstināšu jūs ar tiem. Karīna Ješkina ir vides zinātņu pētniece Latvijas universitātē. Karīnas tēma ir dabas diskursi, dabas aizsardzības diskursi, un tieši Latvijas nacionālajos parkos tā kā ar dabas reprezentāciju un dabas aizsardzības uztveri un dabas uztveri viņa noteikti ļoti daudz ko zina, jo ir arī veikusi daudz lauka darbus, runājusi ar dažādiem iesaistītajiem cilvēkiem. Juhu, Karīnai, jā, droši var aplaudēt. Un tālāk. Mana planšete pāršķīrās, ir Jānis Milzerājs man līdzās no reklāmas aģentūras Humble, kas arī rakstās ar mazo burtu, jo ir Humble. Jānis ir jāatzīstās, šodien iepazinos ar viņu pirmo reizi, bet man viņu ieteica cilvēki, kas pārzina reklāmas jomu. Tāpēc, ja es kaut ko nepareizi pateikšu, tad lūdzu palabo, bet bijis dizainers un radošais direktors dažādās aģentūrās Latvijā, arī citur Eiropā. Viņa LinkedIn profils ir bagāts ar dažādu iegūtu balvu aprakstu, skaitā ieguvis balvu par Viļņas pilsētas reklāmas kampaņu, bet senos laikos strādājis arī Rīgas zooloģiskā dārzā. Tā ir taisnība? Tieši tā, jā, man karjera sākās kā maketētājs zooloģiskajā dārzā, taisot zīmītes putnu būrīšiem. Tātad, jā, tā arī, kā mēs parādam zooloģiskā dārzā putnus, tas arī piederās pie dabas reprezentācijas. Tālāk ir Kristaps Kalns, fotogrāfs un mākslinieks, pamatā kultūras un portreta fotogrāfs, taču pēdējos gados mēs esam Kristapu Latvijas dabas fondā sadarbojušies, un Kristaps ir radījis diezgan lielu fotobanku tieši Latvijas dabas fondam, kur ir pļavas, kur ir govis, kur ir arī lauku ļaudis, arī mitrāji un kritalas. Tā kā ir droši vien arī Kristapam savs ieskats radies par skatu uz dabu. Andris Eglītis ir mākslinieks. Andri Eglīti gribējās aicināt uz šo diskusiju, tāpēc, ka viņš ir ne tikai mākslinieks, bet arī zemes īpašnieks un apsaimniekotājs. Viņš veido brīvdabas mākslas telpu Savvaļa,
kas tātad nozīmē ne tikai mākslas objektu izstādīšanu, bet arī pļaušanu, aitu turēšanu un cita veida saimniekošanu. Un šīs te pieredzes krustpunkts varētu būt arī ļoti vērtīgs mūsu diskusijai. Tāpat Andrim top izstāde, kas no augusta būs skatāma Nacionālajā mākslas muzejā. Un, kā izstādes pieteikumā teikts, Eglītis piedāvā savu skatījumu uz vidi. Tā būs liecība, iespēja radīt telpu, kas ir dzīvi apliecinoša un jēgpilna un ļauj veidot ieinteresētas un nehierarhiskas attiecības ar apkārtējo pasauli. Tēma par attiecību hierarhiju starp cilvēku un dabu arī ir ārkārtīgi būtiska. Bet pēc šī te pagarā ievada, es domāju, jāķeras klāt pie sarunāšanās, un lai mēs iesildītos, tāds īsais aplis, lai aicināšu jūs raksturot, kādas ir jūsu katra privātās un arī profesionālās attiecības ar dabu. Jāni. Jā, man liekas, ka daba un mana profesija ikdienā konfliktē tādā ziņā, ka es nevaru darboties dabiskā vidē, man ir jāstrādā ar datoru. Un tas vien jau es nonāku konfliktā, tāpēc, ka es nonāku, jo labāks es kļūstu savā profesijā, jo vairāk man jāstrādā un vairāk projektu jādara, jo mazāk es varu atrasties dabā. Protams, ir mēģināts, un starp citu tagad top arī viens projekts mūsu aģentūrai uztaisīt pasaulē mazāko reklāmas aģentūras ofisu, tieši dabas vidū nolikt tādu mūsu biroju, kurā mēs varam braukt un strādāt pa vasarām, un redzēs, kā ies. Bet, jā, tā kā es gribētu, kaut es varētu tuvāk dabai nodarboties ar savu profesiju, bet ar tehnoloģijām, tā kā modernām strādājot datoru un tagad vēl mākslīgo intelektu, kas nāk klāt un tā, tad tas viss ir diezgan nedabiski, un tur ir konflikts noteikti. Man ļoti daudz mana laika paiet visādās nosacītas smalkās kultūra vietās un pilsētā. Un tāpēc man ir liels prieks, ka es varu to līdzsvarot ar būšanu dabā, ar dabas darbiem un ar kaut ko pilnīgi pretēju laka kurpēm un tauriņiem vai vienkārši dažādu veidu tauriņiem. Jā, ja šeit blakus ir dzirdams, ka darbs un mājas un profesionālā vide un personiskā vide kaut kādā mērā konfliktē, tad man ir jāteic, ka man šīs vides praktiski pārklājās 100%. Mans darbs ir manās mājās un mājas ir darbā. Es to īsti nevaru nodalīt, ne tikai tādēļ, ka es praktiski strādāju attālināti, bet visas šīs tēmas, par kurām es lasu, pētu, rakstu ikdienā, ir būtībā tiek ir izdzīvotas dzīvē, testētas. Man šķiet, ka lielā mērā arī manu attieksmi pret dabu ietekmē tas, ka es lielā mērā dzīvoju Rīgā, bet regulāri dodos arī uz laukiem, tādēļ tāda saikne ar vienkāršo dabu un, teiksim, lauku darbiem un nebeidzamu taskscape var darbības ainavu saglabājas nemitīgi. Man laikam vienmēr es jūtos ļoti kaut kā nekomfortabli un kaut kas man tur neliekas pareizi, kad man prasa, vai man interesē daba, vai man patīk daba, jo tas pats jēdziens daba šķiet kaut kā nes līdzi kaut kādas neadekvātas konotācijas, jo, man liekas, ir tas tāds priekšstats, ka mēs izturamies pret dabu kā pret kaut ko ārēju, pie kā mēs dodamies dabā vai pie dabas, vai kaut kāds tur ir tas nošķīrums, un tas vienmēr man licies kaut kā nesaprotam, kur tad beidzās cilvēks, kur sāks daba, un kādas ir tās attiecības, un tas, man liekas, arī ir tas, ko es visu laiku nodarbojos. Un, jā, tā viena lieta varbūt, ka es ātri varu piebilst, kā es esmu atradis atbildi šim konfliktam, ir, ka tas ir tas apgaismības un Dekārta doma, ka viņš nošķīra dabu no cilvēka un to dabu padarīja par kaut kādu resursu, un cilvēks ar savu prātu var visu izskaidrot, un respektīvi tā daba tika padarīta kā kaut kas pretējs cilvēkam. Kas, jā, man liekas, tagad tā pasaule ir sapratusi, ka tas īsti nestrādā un mēģina atgriezties pie kaut kādas tādas cita veida attiecībām ar pasauli. Jā, tas vārds daba man joprojām liekas kaut kā. Es viņu pats
personīgi cenšos neizmantot. Bet, jā. Jā, patiešām arī pētnieki norāda to, ka tieši Dekarts ir pie vainas tam, kad tika nodalīts šis cilvēka brīnišķīgais prāts, viņa ķermenis un arī ārējā daba. Bet ejot tālāk, es aicināšu palūkoties uz to, kā, kad ieraksta Google meklētājā Latvijas daba, kas ir šie pirmie rezultāti, kas parādās. Un šādas te ainavas, kas varbūt šeit uz ekrāna neizskatās tik spilgti, bet viņas ir tādas diezgan piesātināti krāsainas un tādas, manuprāt, arī daudz apstrādātas, ir tas, kas ir šie pirmie rezultāti. Kā jums, katram no sava skatu punkta, kā jūs kopumā raksturotu to, kāda šobrīd Latvijā ir dabas reprezentācija un parādīšanās mākslā, mēdījos, populārajā kultūrā kopumā? Es varētu teikt, ka man par Latviju ir, es nezinu, vai es tādu tieši par Latviju varētu teikt baigo viedokli, bet kopumā tā reprezentācija vienmēr ir saistīta ar to, ko cilvēks saprot. Tāpēc, kad jebkas, ko cilvēks nesapratīs, būs kā drauds. Un šeit arī tāpēc mums ir tādas ļoti veidojās klišejiskas bildes un tik daudz, un teiksim, ja mums ir jāņem tādu masu un jāprasa cilvēkam, kas ir skaists, viņam liekas skaists tas, kas ir tādas klišejiskās kalendāra bildes ar dabu. Un ja tu viņam parādīsi to krūmāju kaut kādu vai netik sakopto dabu, tad tas cilvēks, kuram nav mākslinieckais kaut kāds vēl cits redzējums, viņam vienkārši liksies, ka tas ir nesmuks. Starp citu, labs piemērs man bija pašam arī manā lauku teritorijā, kur ir paverās ainava, kur mēs viņu būtībā nejaucamies iekšā, ja? kur daba dara pilnībā savu mākslu. Man ir bijuši nereti viesi, kuri atbrauc un arī tā kā saka, ka viņiem patīk daba. Un viņi tādi, jā, jums šeit ir daudz darbs, jums te baigi jānopļauj būs. Jā, nesakopts. Jā, ļoti nesakopts īpašums. Jā. Un tad mēs vienmēr saprotam, ka tā kā, laikam šī mums nebūs tā kā pa vienu ar šiem cilvēkiem kaut ko šeit kopā darīt droši vien, jo liela daļa cilvēku tiešām, viņi saprot to, ko viņi saprot, un to, ko viņi var sakopt. Tas viņiem ir skaists. To, ko var salikt, tā kā klucīšus, kur var salikt, un šito es saprotu. Jā, un man likās vēl interesanti tas, ko tu pieminēji arī, ka tas, kas ir drošs un tas, kas saistās ar drošību, pie tā droši vien arī vēl atgriezīsimies. Jā, tas ir tīri fiziski. Cilvēks no tiem brikšņiem tur var iznākt kaut kāds zvērs nepazīstams vai ko. Viņam ir jānopļauj tā zālīte, lai viņi zina, ka tur nav kaut kādas ērcītes, lai ir mazāk odi, lai no tiem krūmiem tur neiznāk kaut kādas briedas, viņi nenomaļ. Tā, jā. Man ir par dabu līdzīgs secinājums kā par cilvēkiem, jo daudzus gadus bildējot cilvēkus, esmu secinājis, ka laba bilde vai smuka bilde, vienalga kā to nosauc, vērtīga bilde, automātiski nenozīmē, ka tajā redzamais cilvēks būs smuks, sev patiks un būs estētiski baudāms. Un man nereti ir tāda izšķiršanās, vai svarīgāks ir attēls, vai svarīgāks ir cilvēks tajā attēlā. Tad es, protams, mēģinu saprast, kas ir šī attēla uzdevums un kāpēc es tādu radu. Un ļoti līdzīgi ir ar dabu, ka smuka daba nenozīmē laba bilde vai. Un manā pieredzē ir tā, ka tie cilvēki, kas nāk vai ir ar mākslas pieredzi, viņi novērtēs šo labo bildi un novērtēs arī dabu, kas tā ir, ja tā nebūs klišejiski smuka. Bet cilvēki, kas stāv tālāk no mākslas pieredzes, viņi primāri, līdzīgi kā te, satrauksies, vai tur jau iedomās no tās bildes nelido odi ārā, un vai tur nav nokrituši koki, vai tur nav sakopts. Tā mēs varētu aizrunāties līdz tam, kāpēc mums vajag mūsdienu mākslas muzeju. Jā, un paturpinot Kristapa teikto, ka smukums vēl nenozīmē, ka tā ir laba bilde. Smuka daba, kas attēlot bildē, arī vēl nenozīmē, ka tā ir vērtīga ekosistēma. Karīna, varbūt tev ir tieši caur ekosistēmu prizmu savs skatījums.
Jā, bet paturpinot iepriekš vēl par to reprezentāciju kopumā, tas, ko es esmu vismaz pamanījis jau vakar, aizvakar domājot par šiem jautājumiem, piefiksēju, ka es tiešām jau vairākus gadus neskatos televizoru, tādēļ man nav īsti izēja materiāls šai reprezentācijai kaut kādā mērā, bet tas, ko es esmu pamanījis, ka kaut kādā mērā mākslā tieši daba no tāda fona vai kaut kādas notikuma vietas kļūst par priekšlānu. Piemēram, Punktum festivālā šogad arī bija tādas dabkultūras lietas vairāk apskatītas, arī dekoloniālo ekoloģiju izstādē. Un arī skatoties uz tām bildēm, kas ir ekrānā, ir interesanti, ka nevienā nav ziema, tad tā nav mūsu dabas sastāvdaļa visticamāk, vai mēs to nevēlētos tur. Un, bija ziema tikai tālākos rezultātos, nebija pirmajos. Bet, tas ir ļoti, ļoti saprotams. Un, kopumā arī šie parasti attēli ir stipri vienkāršoti un tie reti, kad attēlo kaut kādas problēmas, ja vien tas nav īsti kampaņas mēģis attēlot šo problēmu. Tur nav arī cilvēku, kā mēs redzam, lai gan daļā no šīm bildēm, cilvēku klātbūtne nenoliedzami kaut kādās pļava apsaimniekošana lietās. Un, bet paturpinot par smukumu un ekoloģisko vērtību, tad tā, protams, tas nevienmēr pārklājas un tas ir lielā mērā arī, runājot ar Nacionālo parku iedzīvotājiem, tas pārklājas ar to šis smukums, vai ne tikai tas, vai šīs vietas ir estētiski pievilcīgas, bet kādas vēl citas vērtības ir šajās vietās. Ja tas ir džunglis, kurā nav ogu, sēņu, augu, kurā mēs pat nevaram aiziet pastaigāties ar suni vai vienatnē, tad visticamāk tur nav nekādas vērtības. Mums pat, ja tur ir bioloģiskās vai ekoloģiskās vērtības, un bieži vien ir jāskatās no tāda skatu punkta, ka cilvēkiem, kuriem nav pieredzes vai izglītības, kuriem nav arī numismāta lupas, lai ieraudzītu mazos ķērpīšus, viņi visticamāk neredzēs šo skaistumu un nesapratīs šiem džungļiem. Tādēļ ir biotopi ekosistēmas, kur tas pārklājas, un ir ekosistēmas, kur ir diezgan sarežģīti likt plašākai sabiedrībai ieraudzīt šo vērtību. Jā, es laikam arī varu pievienoties tam, ka es neesmu varbūt pārāk kompetents aktuālajā populārās kultūras dabas reprezentācijā, bet es varu teikt, ka tajā mākslas teritorijā drīzāk ir bailes no banāliem saulrietiem, ka tas ir tāds, viņi tiek izmantot vai no ar ironiju vai sarkasmu vai kā savādāk. Man liekas, tad tur drīzāk ir tas izaicinājums, kā runāt par dabu, neiekrītot kaut kādās tajās banalitātēs un klišejās. Un man liekas, tas ir vienkārši tas, ka kaut kādas tās stereotipiskās un klišejiskās bildes prasa mazāk kaut kādu līdzdomāšanu vai ja ir mazāka, estētiskā izpratne vai pieredze un interese, tad tas ir tas, ko uztver un vienkārši tad tie cilvēki, kas kaut kā vairāk interesējās gan par dabu, gan par varbūt arī estētiku, tie jau tā kā rezervēti izturās pret tiem skaistajiem saulrietiem, kaut gan viņi ir brīnišķīgi. Ja es varu šo papildināt domu, īstenībā, jā, arī reklāmā tas strādā līdzīgi, ka šīs klišejas un banālā skalas uz banālo pusi bildes, arī zīmoli, kurus mēs attīstam, beigās katram zīmolam ir jāatrod sava vizuālā teritorija, lai būtu unikāls zīmols un lai to zīmolu atcerētos un varētu identificēt, ka tas ir šī zīmola komunikācijas valoda. Līdz ar ko no tāda viedokļa varētu teikt, ka pat reklāma varētu palīdzēt dabai, tāpēc, ka ja katram šim zīmolam ir jāatrod tomēr savs unikāls vizuālais tēls, tad tur ir daudz iespējas arī uz dabu viņu fotografēt vai ilustrēt kaut kādā unikālākā veidā un tādā veidā būt tai daudzveidīgākai vienkārši. Jā, nākamais jautājums tieši jau turpina to, ko Jānis jau iesāka. Gribēju lūgt, lai jūs pastāstat, kā tieši jūs reklāmas, mākslas un foto jomas pārstāvi, kā daba ienāk parādās jūsu darbos, kāda ir, varbūt varat raksturot, kāda ir jūsu pieeja dabai, jūsu lēca? Manā gadījumā daba var būt kā kaut kādas norises cita uzdevuma, vienkārši darbības vieta, ko es izmantoju kaut kādā citā radošā uzdevumā.
vai arī daba ir pati tā teikt, pirmajā plānā, un daba ir tas objekts, kādēļ es to bildēju. Un atkarībā no tā, tad arī ir man jāatbild pašam sev uz jautājumu, vai es esmu tā teikt, turos pie dokumentālismu likumiem, vai es, iespējami dažādi to atainoju, bet tā tomēr ir patiesība, vai arī ir kaut kāds radošs mērķis, kurā es izmantoju dabas klātbūtni, un tad manas iespējas manipulēt ir daudz lielākas, bet pat, ja es turos pie tā šķietamā dokumentālisma, piemēram, uzņemot kaut kādus attēlus, ainavas dabā priekš Latvijas dabas fonda, piemēram, arī tad man sev ir diezgan grūti jāatbild uz jautājumiem, kad es sēžu pie datora un apstrādāju bildes, vai man tur to gaismiņu pataisīt, bišķīt smukāku, siltāku, atbilstoši aktuālajiem toņu trendiem, vai saglabāt tādu augstasinīgu neiejaukšanos. Un dažkārt man liekas, kā es gribētu dabu bildēt tā, kā to dara Andris var pastāstīt ar gleznām, ka tu liec klāt krāsu skalu, lai saglabātu absolūti šo nemainīgumu, jo citādi es sēžu pie datora un domāju, vai tas jau nav pa daudz, vai tā var. Un gribētos, sev vienmēr tā kā kaut kādu stingru pieturas punktu, kas nevienmēr ir viegli. Ja tas ir radošs projekts, tad, protams, tas ir daudz vieglāk, tad es tur varu uz vēl paraušanu visu, ko darīt. Jā, laikam tas, ko es visu laiku daru, es risinu tās savas attiecības ar pasauli, un tur ir dažādas pieejas. Viena ir tas vērojums, mimētika, un caur kaut kādu to glezniecības procesu viņš vienmēr liek tā kā saprast. Tā kā tev ir jāsaprot, ko tu glezno, ja tu gribi kaut ko attēlot. Kā veidojās tas attēls, un tad tas ir vienmēr tāds vērojums un atdarināšana, un atdarināšana, ja tas mimēze ir ļoti būtiski, man liekas, cilvēka īpašība, jo mēs iemācāmies pasauli atdarinot, kā bērni, nevis vispirms saprotam, bet mēs tā kā lielā mērā vienkārši atdarinam jau apkārt esošo, un tādā veidā mēs mācāmies pasauli, un tādā veidā es arī ar to glezniecību mācos pasauli. Bet tad ir vēl viens virziens, ko es pēdējos gados attīstu, kas mēģina to sadarbību veidot, ka es veicu kādu darbību, radu gleznas plakni, un tad es viņu atstāju dabā, ja ļauju dabas spēkiem iedarboties dažādos veidos un veidot savus attēlus, un tad es mēģinu atkal atbildēt uz to ar kaut kādiem netriviāliem glezniecības valodas līdzekļiem un būt kaut kādā tajā ārpus prāta un ārpus ideju teritorijā un vērot, kā atnāk kaut kāds impulss kaut ko radīt un darīt. Respektīvi, vai nu tā ir ilūzija vai nav, bet kā mēģina kā līdzvērtīgās pozīcijās ar to apkārtējo vidi vērot, kā kaut kas rodās un top. Tā. Un kā ir ar reklāmas jomu? Jāatzīst, ka ļoti daudz, tas primāri vienmēr ir vēstījums un primāri ir koncepts un ideja, un tas ir, teiksim, katrā reklāmas kampaņā tā vadošā zvaigzne. Teiksim, tas ir concept is king, angliski, teiksim, un tas ir pēc kā mēs vadamies, un atkarībā no reklāmas kampaņas uzdevuma man nav gadījies vēl bijis. Kaut gan es neiebilstu, bet taisīt kaut ko, kur būtu uzdevums tieši par, kur būtu daba vai dabas vērtības kā galvenais koncepta elements, un tamdēļ manā pieredzē ir pārsvarā, daba ir bijusi ļoti vienkārši tāda klātbūtnes, varbūt formā, tas viņa dabas
loma ir bijusi vairāk kā lokācija kaut kur vai kā tāds papildinošs elements, bet tas galvenais stāsts parasti un tēma ir kaut kas, kas notiek starp cilvēkiem vai kaut kāda, teiksim, vairākas urbānākas, teiksim, un tādas, ko varētu teikt, mākslīgas situācijas un tā, un tam dēļ, jā. Jo ar dabu ir, būtams, ka cilvēki dabā tās nianses varbūt paši, cik cilvēki nedzīvo tik tuvu dabai, tad varbūt arī no dabas man nenāk, tas nav cilvēkiem tik uzrunājoša lieta, tās niansēs tur dabā to visu uzrunāt, jo viņi to nesapratīs. Jo ar reklāmu ir jāšauj tā, lai tur nav pārpratumi. Tas, kā atšķirās māksla un reklāma, ir, ka reklāmā šim vēstījumam ir jābūt kristāli skaidram un nepārprotami vienam. Un lai tādu vēstījumu varētu radīt, ir jāšauj tādu, kas, kas nav tik niansēts. Un lielākai daļai cilvēku tā sapratne par dabu tomēr ir ļoti tāda attāla. Un tāpēc viņi arī attēlojot dabu reklāmas kampaņās, viņai ir jābūt visai, diemžēl, sanāk viņai būt diezgan klišejiskai un tādai vai arī vienkārši kā tādam fona elementam un reti, kad sanāk tur. Jo, ja man būtu, piemēram, varbūt klients, kas ražotu ekipējumu pārgājieniem, kur mērķa auditorija ir cilvēki, kuri bieži iet pārgājienos, un viņi pat zina, un viņi ir tās visas nianses dabā, tad es varētu radīt kampaņu, kur būtu kaut kas ļoti interesants par dabas niansēm. Bet tomēr, ja man viens no klientiem ir, piemēram, Eko Baltija vide, kas ir atkrituma apsaimniekošanas kompānija, bet viņiem tomēr tas klientu loks nav dabā dzīvojoši baigi cilvēki. Tie ir tomēr cilvēki ar mājsaimniecībām un kaut kādā urbānā vidē, un līdz ar ko es arī par tādām dabas niansēm tur baigi nevaru izpausties. Tur pietiek ar zaļo krāsu? Jā, mēram, jā, lapiņa, zālīte, kociņš, mākonīts. Tā, tagad es gribētu pievērsties auditorijai un parādīt divus attēlus. Es nezinu, cik jūs viņus labi redzat, varbūt ne pārāk, bet tad kreisajā pusē ir mežs un labajā pusē ir mežs. Un es gribēju lūgt jūs, tie, kuri labprātāk ietu pastaigā vai izbaudītu mežu, tie, kuri izvēlas kreisajā pusē esošo mežu, jūs varat lūdzu pacelt rokas. Jā. Un labajā pusē? Jā, šī ir ļoti neparasta auditorijas atbilde, jo šo attēlu es rādu bieži dažādās auditorijās, un visbiežāk ir par kritālu mežu. Šis ir attēls no biotopa, kas atbilst dabiskam mežam. Tātad ļoti vecs mežs ar daudzām dimensijām, daudzām kritālām, brikšņiem. Un otrs ir vairāk vai mazāk industriālais mežs. Un gandrīz visās auditorijās, kur es šos attēlus rādu, par veco mežu ir viena vai divas balsis. Tātad šis, laikam lampas auditorija ir atšķirīga. Nākamais attēls, ko es gribēju parādīt, ir, šis ir Kristapa attēls. Tu droši vien viņu atceries, kur tas bija Rīgā, kurā jaunajā? Tas ir Skans rajons. Kāpēc šo attēlu? Mazdārziņu. Jā, gribēju rādīt, jo parādot šo attēlu cilvēkiem, kas būtu varbūt potenciāli komunikācijas saņēmēji, visdrīzāk šis attēls netiktu slavēts vai vērtēts kā lielisks un skaists dabas attēlojums, jo lūk pilsēta un tur ir kaut kāda pļančka, kura vēl turklāt ir aizaugusi. Savukārt parādot to kolēģei, kas ir ūdeņu eksperts Latvijas dabas fondā, viņa teica, ak, Dievs, cik foršs pilsētas mitrājs, un paskat, tur ir tas izaudzis un tas izaudzis. Un tie, kas tur tuvumā arī uzturās, arī norāda, ka tur ir ūdens putnu klātbūtne, un tātad šī ir vieta, kas no dabas viedokļa ir ļoti vērtīga un veselīga pilsētai, bet diez vai tādas vietas pilsētā tiktu akceptētas, tāpēc, ka tās neatbilst klišejiskajam skaistuma ideālam. Tāpēc arī nākamais jautājums ir tieši par
to dabas skaistumu. Dabas skaistumu mēs baudam vizuāli, mēs baudam arī ar citām maņām, ar dzirdi, ar ožu, jo, piemēram, esot tūmā šādam mitrājam, varbūt ir tā kaut kāda zināma pūšanas smaka, kas arī liekas, ka tas ir slikti. Līdz ar to mēs visvairāk pievēršam uzmanību šai skaistajai dabas daļai, kas nereprezentē visu ekosistēmu daudzveidības klāstu. Karīna, varbūt tevi vaicāšu, vai tu vari paskaidrot, pastāstīt, kā veidojas cilvēku dabas uztvere, kas nosaka to, ko cilvēki uzskata par skaistu un par estētisku dabā? Līdzīgi kā tas ir arī, teiksim, vispār vērtību gadījumā un to, kā cilvēkā mainās kaut kādas vērtības, tad plus mīnus visiem ir zināms, ka tas notiek diezgan ilgā laikā, ka mēs nepieņemam jaunas vērtības ļoti ātri, strauji. Mums nepieciešams, teiksim, gūt informāciju neskaitāmas reizes vienu un to pašu, līdz mēs sākam kaut kādā veidā mainīt savu to uztveri, bet tas, kas, teiksim, Latvijas gadījumā var atsaukties uz politoloģu Katrīnu Švarcu, kura, teiksim, ir aprakstījusi divus tādus galvenos dabas diskursus Latvijā, kas arī lielā mērā pat arī mūsdienās aizvien raksturo to, kā mēs uztveram dabu. Un viens no šiem diskursiem, kas ir veidojies pirmās brīvvalsts laikā, tā tad ir šis agrārais nacionālisms, kurā būtībā Latvija sevi definē kā zemnieku valsts, kā agrāra valsts, un tas lielā mērā aizvien arī pēc neatkarības atjaunošanas ietekmēja to, ko mēs uzskatām par skaistu. Tātad būt saimniekiem savā zemē, spēt noteikt, ko mēs darām ar savu zemi, dažādas lauksaimniecības prakses un uzsvars tieši uz lauksaimniecību. Un tad ir šis otrs diskurss, kas vairāk sāk ienākt Latvijā pēc neatkarības atgūšanas, tā saucamais liberālais internacionālisms, kas ir tāds ļoti interesants vārdu salikums, bet tas vienkāršā veidā būtībā apzīmē visas rietumu dabas aizsardzības prakses, tās būtu gan ekosistēma biotopu atjaunošanas, arī dabas aizsardzības teritoriju izveidi, būtībā visas arī, teiksim, mežu dedzināšanu, koku redzenošanu un visu kaut ko līdzīgu. Un tas, ko mēs varam redzēt mūsdienās, ir, ka būtībā šie abi diskursi, ka viņi ļoti aktīvi, arī kā es to novēroju intervijās ar iedzīvotājiem nacionālos parkos, ka šie diskursi konkurē. Ir, teiksim, ļoti pat būtībā nav tā, ka pat pastāv kaut kā daudz vidus varianti, kurā vai nu cilvēki ir, teiksim, par šo agrāro attīstību, par mežu izmantošanu, par meža kompensāciju adekvātu palielinājumu, vai arī viņi ir tīri par dabas aizsardzību, jo arī lielā mērā viņa ienākumi, piemēram, nav atkarīgi tieši no šiem dabas resursiem. Un būtībā arī tādēļ mūsdienās ir aizvien sabiedrībā novērojami šie abi diskursi. Varbūt iespējams pakāpeniski viņi sāk sajaukties, bet tas ir tas būtībā galvenais, kas kā varētu raksturot to dabas uztveru Latvijā. Un viens tāds ļoti labs piemērs, kur, teiksim, kas ietver abus šos diskursus, ir dabisko pļavu atjaunošana, kurā mēs, piemēram, izmantojam jau sen zināmas prakses, kas ir ekstensīva lauksaimniecība, pļaušana ar izskatījumu tālu, kas mēs pieliekam klāt kaut ko jaunu, kas ir bioloģiskā daudzveidība, jo, teiksim, pļaujot, apsaimniekojot, noganot, mēs varam būtiski palielināt šo bioloģisko daudzveidību, sasniegt šīs 50-70 sugas uz kvadrātmetru, un tas kaut kādā mērā ir tāds veiksmīgs piemērs, kā to varētu arī integrēt un attīstīt, ka mēs izmantojam kaut ko no šī te jau ilgstoši esošā diskursa agrārā un pieliekam klāt kaut kādas jaunas idejas. Tas būtībā strādā visveiksmīgāk. Jā, parādīšu vēl vienu slaidu. Vēl vienu fotogrāfiju, kas arī ir Kristapa darbs no mitrāja fotografēšanas, un vēl vienu, kas ir, pati tagad vairs neredzu, tā ir Kritava, ja? Pilsēta. Jā, tā ir pilsētas pļava pagājušajā vasarā, kas bija ļoti sausa. Un pilsētas pļavas ir arī viena tāda Latvijas dabas fonda īstenot iniciatīva, kas sākotnēji tika uztverta ar ārkārtīgi lielu sajūsmu no iedzīvotāju puses. Un rudenī tātad tika iesētas pļavas, taču pienāca šī karstā vasara un pilsētas pļavas izskatījās apmēram šādas. Un, kā jūs varat iedomāties, cilvēku prieks par pļavām nebija gluži tāds, kā mēs bijām gaidījuši, jo
mēs saņēmām diezgan daudz kritikas un aicinājumus arī aplaistīt šīs pļavas, un cilvēki neklausījās tajā, ka būtībā ir jāiet līdz dabas procesiem, jo dabā neviens neiet un speciāli nelaist. Šis kā viens piemērs tam, ka šī ir vērtīga ekosistēma, kurai ir jāļauj attīstīties, un šajā attīstības procesā viņa varētu izskatīties arī tā, ka cilvēkiem viņa pat ļoti nepatīk, un viņi varētu pat iestāties ļoti pret. Savukārt šī ir Karīnas pieminētā dabiskā pļava, kuru attiecīgi arī ir mums daudz vieglāk nosacīti pārdot kā dabas vērtību, jo viņa noteikti ir, viņa pļavas ir ārkārtīgi skaistas, pļavas ir seksīgas, tās ir tās seksīgās ekosistēmas, un tās arī var ārkārtīgi skaisti nofotografēt. Un jautājums, kas varbūt nedaudz atkārtoja jau iepriekšējos jautājumus, bet vai tāda apkopojoša pārdoma ir, vai tas, ka veidojot šo skaisto dabas reprezentāciju, mēs neveidojam kaut kādā ziņā arī dabas diskrimināciju, un mēs neizceļam, mēs tātad izceļam un par vērtīgām ieceļam tikai šīs ekosistēmas, kuras izskatās skaistas un ir attēlojamas skaisti. Vai es varu tā provokatīvi nedaudz varbūt... Jā, lūdzu, mums nevajag visiem tā teikt vienā balsī runāt. Es domāju, ka nepastāv tāda lieta, kā dokumentāls foto, vai attēls. Tu vari jebkad, vismaz reklāmā strādājot, ir ļoti svarīgi, kā tu vari uz jebkuru situāciju paskatīties no jebkura leņķa. Un tāpat jau arī caur foto kadrējot bildi vai izdomājot, kas būs tajā bildē, jebko var uztaisīt, ka tas izskatās skaisti. Pa lielam, tā kā jautājums ir, ja mēs gribam to kaut ko, kas ir izkaltis, to pļavu, padarīt skaistu, viņai jau pieliekot blakus kaut kāda objektu, kurš vienkārši piestāv tur un harmoniski caur krāsām, var jau arī skaista bilde sanākt, nedroši vien. Droši vien var, bet jā, tā ir tā problēma, ka es saprotu, ka nav iespējams absolūti objektīvs attēls, jo jebkurā gadījumā tur būs kaut kāda mana profesionālā darbība, kas to pavērsīs vienā vai otrā virzienā. Un tas tad arī ir tas mani bieži mokošais jautājums, ka es gribētu, lai tā ir vienkārši daba, bet es saprotu, ka es tur iejaucos ar to savu redzējumu. Un tāpēc es tā mēģinu sevi nomocīt ar šiem jautājumiem, kurā brīdī es to tā teikt pārāk daudz. Un ir viegli būt māksliniekam, kurš piedāvā savu redzējumu, bet ir grūti būt dabā dokumentālistam, kurš vienkārši tāds Googles mašīna, kas brauc un tikai bezskaislīgi uzņem attēlus. Tas ir diezgan tāds grūts uzdevums. Un savā ziņā arī tātad, ja mēs ņemam vērā to, ka nepastāv šī precīzā dokumentālā dabas fotografija, tātad jebkura fotografija ir mediēta, tad reāli mēs veidojam kaut kādu paralēlo dabu, kas dzīvo fotografijās un dzīvo mākslā, un kurai varbūt nevienmēr ir saikne ar šo īsto dabu. Karīna, kā tev šķiet? Jā, protams, es domāju, tas jau ir intuitīvi skaidrs, ka tas kaut kādā veidā šīs reprezentācijas ne tikai īsti nepadara mūs tuvākus, tās ar mūs arī atsvešināt, dot pavisam maldīgus vai atšķirīgus priekšstats par to, piemēram, kāda ir pļavai jāizskatās, ka pļava var izskatīties pavisam citādi. Un, jā, protams, arī kaut kādā mērā, protams, tas saistīts arī ar dabas prečošanu vai padarīšanu par preci, teiksim, kurā mēs sākam krāt šo simbolisko kapitālu, braucot no vienas vietas uz otru, uzņemot šos attēlus, kas ir visiem un kas arī kaut kādā mērā kapitālismu paveic, un tas varētu būt, plašāka tēma. Ja es varu iestarpināt, māksla kā tā, viņa dala sakni, vārds mākslīgs. Manā izpratnē māksla ir mākslīga tādā veidā, kad mākslinieks jau aranžē pa savam gan to redzējumu, gan to bildi.
tā dabiska māksla, es domāju, ir pati daba bez šī mediātora. Tā kā jebkāda veida daba, kuru iet caur jebkāda veida mākslinieka redzējumu, viņa jau ir mākslīga. Viņa ir mākslīgi uzkomponēta, salikta vai no šitā leņķa vai tā leņķa, tādā dabas apstākļu, tādā gaismā vai šitādās krāsās. Un tas jau viss var radīt kādu tev emocionālo stāvokli, tu gribi tam cilvēkam nodot. Jā, un es te gribēju pie šī piebilst arī, ka man, piemēram, skatoties attēlus, vairumā gadījumu es varu nolasīt, kas ar to attēlu ir, uz ko tur ir spiests, kas tur ir gribēts panākt. Un man pašam ļoti gribētos, lai manās bildēs tas dažkārt nebūtu tik vienkārši atkožams, ka, lūk, es te gribēju, lai redz šo un lai šādi. Un tas ir tas, kas man vienmēr biedē. Tur būs uzreiz redzams, ka es te esmu tā gribējis, lai ir šitā tā, lai ir nejūtama šī mana autorība. Atšķirībā no mākslas darba, kur varbūt es, lai gan arī nevienmēr mākslā es gribētu, lai man saprot vienu konkrētu lietu, drīzāk es gribētu, lai tā ir plaši interpretējama, bet tomēr tas, ka skatoties attēlus, ļoti skaidri var nolasīt kaut kādu autora vēstījumu, kurš gūst virsroku pār to pašu dabas objektu. Varbūt vēl ātri iestarpinot tieši par tādu nošķīrumu starp dabisko un mākslīgo un to, kas ir daba un to, kas ir cilvēks, tad arī šis nošķīrums, protams, nav tik viegli teiksim, veicams vai īstenojams, un tas, pie kā jau diskusijas sākumā bija minēta šīs atgriešanās pie dabkultūras, pie šī nošķīruma mazināšanas, par kur runā gan, man šķiet, nemaldos Bruno Latours, gan Donna Haraway savos darbos, un tas man atgādināja arī vienu citātu, kur es, diemžēl, gan piemirstu tavu autoru, bet nesen, kur es piedalījos lauku kursā, Papis Azartu, viens no filozofijas studentiem, teica, ka cilvēki ir radīti tādēļ, lai veidot plasmasas atkritumus, un tas arī kaut ko pasaka par to, kas ir dabisks un kas ir mākslīgs, un kur vispār meklēt šo nošķīrumu. Jā, tad jāatgādina, man liekas, jautājums bija par skaisto. Jā, kaut kāds. Bet, es šeit gribētu pieminēt tādu nesenu sastaptu domu, kas man ir kļuvusi aktuāli par to, tas nāk no tādas neirozinātnes un datorzinātnes kaut kāda lauka par to, ka cilvēks nemitīgi to informāciju, kas atrodas apkārt, kompresē tēlos un simbolos. Respektīvi, redz un Andri, pie mikrofonu tā, tuvāk kārtīgi. Labi. Tātad, viņš saprot, ka glāze ir glāze, un tas ir tāds visu laiku mums neapzināts informācijas kompresijas process, kas notiek, kad mēs uztveram apkārtējo pasauli. Un šajā procesā piedalās gan mūsu vērtības, gan zināšanas un priekšstati un tā tālāk, un kas veido arī to mūsu spriedumu, vai kaut kas ir skaists vai nav skaists, vai tā tālāk. Un man liekas, tā gan māksla, gan es arī domāju, reklāma varbūt lielākā mērā ģenerē tādas jau to simbolu un tēlu sagatavas. Tāpat kā pastāv uzskats, ka lielā mērā Vilhelms Purvītis iemācīja mums skatīties uz Latvijas ainavu, tā kā mēs uz to skatāmies. Tas ir tāds aktīvs process, kas visu laiku maina to cilvēku priekšstatu un uzskatu, kas ir skaists, bet tas, jūs minējat, tas notiek ļoti lēnām, bet man liekas, tas ir tas mūsu rokās to kaut kā ietekmēt un veidot to procesu. Jā, vakardien šeit pat bija diskusija, kas it kā bija par pavisam citu tēmu, par zāles pļaušanu. Vai vajag vai nevajag pļaut zāli pie 20 centimetriem, bet kas ir interesanti, mēs šajā diskusijā arī aizgājām līdz tam, ko Andris nu pat kā minēja par tiem priekšstatiem par skaistumu. Ja, teiksim, 90. gados un vēl līdz šim ļoti daudziem priekšstats par skaistu pagalmu ir ļoti rūpīgi nokopts mauriņš, tad pēdējos gados tas pamazām mainās un cilvēki ierauga skaistumu arī ataugušos augos un garākos augos. Tā kā iespējams, ja reklāmās, kur, kā tu minēji, ir daba kā fons un ja ir
līdz šim bijis fonds Mauriņš, ja ir vajadzīgs kaut kas zaļš, tad nomainot to uz pļavīgām vietām, uz ataugušiem augiem, varbūt arī var mainīt cilvēkiem kaut kādus priekšstatus netiešā veidā. Jā, bet cilvēkiem ir jābūt tam, ka viņi saprot labumu no tā, lai varētu veidot kampaņu no tā. Cilvēkiem jāsaprot, ka daudzveidība dabā ir kaut kas labs. Un kā spilgts piemērs, tā nav mana kampaņa, bet bija Rīga Pride identitāte, kurā bija šī dabas daudzveidība un parādīts kā analoģija tam, ka šīs dažādās cilvēku seksualitātes var būt arī daudzveidība. Un tā tad kaut kas labs, bet to var saprast tikai tie, kuri jau saprot, ka dabas daudzveidība ir laba lieta. Tie, kuri vēl joprojām domā, ka labs Mauriņš ir nopļauts, vai ne, Mauriņš vienā zaļā tādā veselumā īsā, tie arī neuztver šo vēstījumu. Jā, tātad jūs atspoguļojat to, ko to cilvēku vairākumu uztver, jūs diez vai ietu pret to. Atkarībā, kas ir mērķa auditorija. Jā, tā kā varbūt, ja šie kampaņas autori bija, ko gan es kā no vienas, jāsaprot, jo viņi bija uztvēruši, ka varbūt, ka tie ir cilvēki, kuri sapratīs to. Jā, mēs arī kā pļavu projektu īstenotāji ļoti nopriecājamies par Praida vizualizācijām. Tā, es atkal gribu parādīt kādus attēlus. Un šeit es pievēršos Instagramam, kas šobrīd ir ļoti nozīmīgs un spēcīgs vizuālais mēdījis. Un Instagramā meklējot pēc hashtaga Latvian Nature, arī izvilku ārā top rezultātus, kas ir šāda tipa ainavas. Tur bija arī dažas urbānās ainavas, bet es izņēmu tieši tās, kas vairāk ir tādas neurbānās. Redzam, šeit arī parādās ziema. Un šī te otrais slaids ir ainavas un fotogrāfijas, kas parādās Instagramā Latvija Travel kontā, respektīvi Latvijas tēlu popularizēšanas kontā. Tātad Latvijas tēls tiek popularizēts caur šādām te, un kopumā Instagrams nosaka ļoti daudz ko mūsu dabas vizuālajā uztverē. Tad no vienas puses šīs bildes slavē Latvijas dabu, bet no otras puses rada šo te nereālo priekšstatu par dabu. Vai, jā, vēlreiz atgriežoties pie tā jau Karīnas teiktā, ka reprezentācijas var atsvešināt cilvēkus no dabas, un, manuprāt, šīs varētu būt tādi piemēri šādām reprezentācijām. Varbūt mēs varam padomāt par to šeit, kas varētu būt tās dabas reprezentācijas, kas var tuvināt cilvēkus dabai un kas var cilvēkiem ļaut izprast un novērtēt dabas daudzveidību. Man ir tāda pirmā doma, kas nāk prātā, kas, man liekas, radīja kaut kādu zināmu nospiedumu tālākajā, bija Madaras reklāmas, kas bija, savā veidā kaut kāds jauns virziens reklāmu vizualitātē. Un es zinu, arī starp fotogrāfiem tas ir ticis kaut kur pieminēts un runāts. Atceros, kādā fotokonkursā mēs sēdējām žūrijā, vairāki fotogrāfi, un bija kaut kāds, varēja redzēt, ka ir modes vilnis un tādas līdzīgas bildes. Un tad Valds Klēns laikam teica, vai mums vajag tādus automātiskos sekotājus šim. Mēs tomēr gribam, atlasīt kaut kādu jaunradi. Bet, man liekas, tas bija nozīmīgs tāds pavērsiena punkts, kur ienāca sava veidā tāda tomēr nepļauta zāle savvaļa. Un man liekas, tas, kas tur darbojās tajā, ka tajās bildēs bija cilvēks, kurš šajā savvaļas vidē jūtās absolūtā harmonijā un izbauda to. Un es pieņemu, ka arī, kad man ir tā pieredze zemniekus, piemēram, fotografēt, tu redzi to vairāk vai mazāk laimīgo un harmonisko cilvēku tajā vidē, tad tas arī sūta to vēsti, ka šis ir labi. Šis ir droši, un redzēt, kā es neesmu sakosts un noslīcis. Un cilvēks ļoti daudz ko izsaka cilvēku klātbūtni tomēr. Tātad ne dronu bildes, bet drīzāk tādas bildes, kur mēs redzam cilvēku dabā. Tā dronu bilžu būšana man vienmēr mulsina, jo tas ir tik ļoti distancēti. Un iespējams, ka tas, kāpēc cilvēkiem patīk, jo viņš jūtās droši, jo viņam tur tiešām viņš ir drošā attālumā
no oda un no brieža. Bet viņām arī vienlaikus viņš nevar iegūt tādu drošības sajūtu, ka tā ir tā vide, tā pļava, kurā es gribu droši iegulties, atšķirībā no augstāk minētās reklāmas. Bija vēl, laikam, ja es nemaldos, Mežpils, laikam, alum bija tāda, kur briedis iesoļo tādā meža ainaviņā. Tur vienkārši ir tāda meža ainaviņa, kaut kas līdzīgs kā tā slavenā glazna ar lācīšiem, kur konfekšu papīram bija. Bet šajā gadījumā briedis iesoļo, tā ir jāsaprot, kas ir auditorija šai reklāmai, un dzerot alu, varbūt, ka šie cilvēki, viņi tieši grib piedzīvojumus. Un varbūt, ka tā stratēģija varbūt bija tāda, ka, jo kāpēc gan tu negribētu skaistā tādā meža ielokā, ka tev pēkšņi tāds briedis tur paiet garām vai kaut ko, tas ir piedzīvojums. Un tad vienmēr taisot, vai arī to dabas daudzveidību mēģinot tirgot, tev ir jāatrod, kāds būs labums cilvēkam. Tātad vai tiem, kuri grib justies droši, vai tā būs drošība, tiem, kuri grib piedzīvojums, vai tie būs piedzīvojumi, tie, kuri grib, kas tai auditorijai ir vajadzīgs, kā jebkurā tādā tirgošanas droši vien tur pirmajā nodarbībā pastāstīs, ka tev jāskatās no mērķa auditorijas vajadzību viedokļa, nevis ko tu gribi tirgot, bet kas ir vajadzīgs šim cilvēkam, kam tu to vēlies notirgot. Bet ja mums šķiet, ka mērķa auditorija nemaz nezina savas vajadzības, ka nezina to, ka dabas daudzveidība mums ir vajadzīga? Tā dabas daudzveidība nāks kā es laikam iepriekš minēju, kā tāds varbūt, ka pat tā ir tikai vienkārši vide tam galvenajam vēstījumam, kas ir kaut kas cits, tas galvenais, ko viņi vēlās, ir piedzīvojums vai drošība vai tas. Un viņi vienkārši redz, ka viņi var piedzīvojumus gūt dabā, kur ir daudzveidīgi, ka viņi var gūt drošību un piedzīvojumus arī nekoptā mežā. Ka viņi var, ka viņus odi sakodīs tāpat pie tā koptā mauriņa, kā pie, Dailes teātra, kur tagad ir ļoti daudzveidīgi sastādīti augi. Jā, man patika pieminētais apzīmējums nekopts mežs, kur pirms pāris gadiem publiskajā diskursā ieviesa Zemkopības ministrija laikā, kad notika cīņa par grozījumiem koku ciršanas noteikumos, kas pieļāva cirst ievā koku ciršanu, un tad Zemkopības ministrija arī aicināja cilvēkus publicēt bildes ar hashtag nekopts mežs, un tas nekoptais mežs, kas parādījās šajās bildēs, bija šis visbiežāk dabiski vērtīgais un daudzveidīgais mežs. Tāpēc tas vides organizācija jomā šis nekoptais mežs ir palicis kā tāds sarkastisks un ironisks apzīmējums. Jā, Andri, vai tev ir kādas domas vai komentāri par šo Instagram vizuālo kultūru, un vai mēs varam to kaut kādā veidā uzvarēt? Jo katrai no šīm bildēm ir 1000 laiku. Jā, tieši atbildi laikam man nav, bet man vedināja uz domām par to, ka es arī nesen saskāros, ka pēc būtības māksla, piemēram, opera ar drāmu un traģēdiju un tā tālāk, ļauj piedzīvot tās emocijas, esot drošībā, respektīvi piedzīvot drāmu un katarsi, bet vienlaicīgi paliekot tajā drošajā teritorijā. Un dažkārt es arī mēdzu jokāt, ka vislabāk dabu var izbaudīt caur automašīnas logu, jo tad tu esi tajā drošajā attālumā, ka tu vari novērtēt to skaistumu tīri tā, jā, kā kaut ko skaistu, jo, teiksim, arī tā paša, saules taku pieredze, brišanas pieredze, tas nav bieži vien, tā kā, ko nevarētu ielikt kaut kādā skaistuma kategorijā, tas ir kaut kāda klātbūtne un piedzīvojums bieži vien ne līdz galam patīkams, kad visi tur izlien ārā sakosti, noguruši, bet kaut kā laimīgi un attīrīši. Tā kā tas, man liekas, ir tas skaistais un klātbūtne kaut kādas dažādas lietas. Jā, tas man atgādināja arī manu pat kā sarunu ar kolēģi, bioloģi, kas arī iet un monitorē pļavas, un viņi saka, kāds tur skaistums, daba ir brutāla. Un viņa brien pa tādām vietām, kur viņai, kā viņa teica, man laikās, ja es te nokristu un nomirtu, tad vienkārši man slīķis ātri vien pazust, jo dabā tas viss notiek ļoti ātri. Bet šī dabas puse ir tā, kas ir šī te
svarīgākā. Šīs ir tās vērtīgās ekosistēmas, kas netiek reprezentētas. Karina, kā tu skaties uz šo te Instagram vizuālo kultūru, un vai varbūt vajadzētu veikt kaut kādu pret skaisto skatu kampaņu? Jā, varbūt mazliet arī paturpinot par tām bailēm un afektiem un to drošo attālumu. Tas ir arī kaut kas, par ko es pēdējā laikā domāju. Un atceroties arī laikus, kad es kartēju dabu, tātad vienu šo vasaru, kad es kartēju, teiksim, veidu šo te dabas inkvizīciju, kā daži saka, vai inventarizāciju mežos un purvos. Man šķiet tāda dabas pieredzes vairs nekad nekur neiegūšu. Es domāju, tas bija kaut kas ļoti unikāls, bailīgs, un tas nelīdzināsies nekam agrāk. Nezinu, visticamāk arī turpmāk pieredzētām, jo iespējams es kaut kādā veidā izvairos no līdzīgu pieredžu atkārtošanas. Un jāatzīmē, ka tā bija tā vasara, kad, teiksim, sociālajos mēdījos sāka parādīties video ar lāčiem, kur viss kaut kur staigā apkārt, un es kartēju tieši šīs teritorijas, kur bija uzņemti šie video, un tas piešķīra tādu īpašu asumu visam šim, teiksim, gājienam, īpaši arī daži, teiksim, māju saimnieki, ar kuriem man dažkārt sanāca kontaktēties. Viņi, piemēram, minēja, nu tur no rīta lācis izkrēc ar lauku, lai tev tur veicis, un apmēram tādā garā. Un, jā, tam attālumam droši vien ir ļoti liela nozīme tajā, ko mēs varētu uzskatīt par skaistu, jo diez vai mums arī tas pats briedis tiešā tūmā šķīst ļoti skaists, vai nezinu, vai mēs tur justos droši. Un, jā, tad turpinot vispār par tādu Instagram kultūru un to, kā tuvināt cilvēkus, izmantojot Instagram, varbūt man rodas šaubas, vai Instagram vispār spēja tuvināt cilvēkus dabai, jo, piemēram, ir varbūt dabas fotografi, kuri, teiksim, caur tādu, teiksim, ilgstošu procesu, kādu caur meditāciju, kontemplāciju dabā, varbūt, teiksim, tver šos kadrus pieredzi pavisam citāda, bet tad, ja mēs braucam uz šīm ikoniskajām vietām un mēģinām 100 veidos, teiksim, 100 bildēs noķert pareizo leņķi, mums viss ir riebis, jo nesanāk, nav tā foršā gaisma, mēs jau saulriet nokavējām, tad jādomā, cik ļoti tas mūs tuvina dabai, vai arī tas tieši kalpo kā tāds priekškars dabas, ko mēs, teiksim, drīzāk bēgam no šīs pieredzes caur tādu pastarpinātu fotografēšanu, nevis tuvinām sevi. Tas, protams, ir tā ļoti vispārinot, tas noteikti nav vairākums, bet tā varētu būt arī daļa, kas tā jūtas. Man varētu būt tāds īsa doma, kas ienāca prātā. Ja mēs gribam popularizēt kaut ko Instagramā, izmantojot Instagram vai jebkuru citu sociālo tīklu, ir jau kāds cilvēkam, kas ir svarīgi tam, kurš ir tas influenceris vai kurš veido saturu, viņam ir svarīgi gūt uzmanību, un uzmanību ir ļoti grūti noķert šajos sociālos tīklos, un ļoti daudz, tāpēc jau ir bijuši arī šīs pat visādi, kur tur tos selfijas taisot pilnīgi līdz nāvei, ir krituši no visādām aizām, jo viņi mēģina dabūt unikālu bildi, viņi mēģina dabūt kaut ko, kas izskatās bišķiņ savādāk. Un tāpēc labi tāda, šīs stratēģijas, kas ir, pat nav nekas jauns, bet, kad tieši, tātad tu tirgo nevis ērtumu, drošību vai piedzīvojumu, tu varbūt tirgo unikalitāti. Un tādā veidā, piemēram, ir tā kolēģu kampaņa, tā nav arī manas veidot, bet kas bija Neglīte bitei. Tātad, ja visiem ir šausmīgi koptas eglītes mājās šajos Ziemassvētkos, pie kā viņi selfijas taisa, tad tu vari būt unikāls un stilīgs varbūt ar neglīti tieši. Tādā veidā var uz to skatīties. Jā, tā, parādīšu vēl nākamo bildi, kurā ir attēlota kritala. Un arī tādā mitrā vietā. Pirms dažiem gadiem Latvijas dabas fonds kritalu iecēla par gada dzīvotni. Mēs katru gadu izvēlamies vienu dzīvotni, kuram tad pievēršam lielu uzmanību. Un kritala kļuva par vienu no mūsu vispopulārākajām dzīvotnēm, tāpēc, ka radīja daudz arī jautājumu un nesaprašanu un arī komentārus Twitterī, vai tad ar mums ir tik slikti, ka mēs beigtu koku tagad iecelsim par gada dzīvotni. Bet, jā, visnotaļ kritala pievērsa uzmanību, un mēs gribam cerēt, ka arī mēs nedaudz, tā teikt, uzlabojām kritalas reputāciju. Bet tieši, jā, kritalas mitrāja pilsētā, brīkšņi šie vecie meži, tās ir šīs te vērtīgās ekosistēmas, kas nav reprezentētas zem hashtaga Latvijas daba, un tās bildes netiek izmantotas Latvijas kā valsts reklāmās. Izmantojot iespēju, ka šeit ir
tiešām tik lieliski prāti pulcējušies. Varbūt mēs varam kopīgi padomāt par to, ko mēs varētu, ko vajadzētu darīt, lai mēs piešķirtu reprezentāciju arī šīm te vērtīgajām ekosistēmām, kuras netiek uzskatītas par pašām skaistākajām. Man atkal ir ļoti netieši atbilde, bet vienkārši ienāca prātā. Skatoties uz to kritālu, arī staigājot pa Savvaļu, man atnāca tāda doma, ka tajā dabā tu sastopies ar to nāvi ik uz soļa, un tas ir visu laiku, tu esi tāds vienkārši fiziski sajūta klātbūtni tam visu laiku aktīvajam ciklam, kad ir kā dzīvība pārvēršās nāvē, kur atkal ir kāda cita dzīvība. Es tā kā padomāju, bet tajā pilsētā tur mēģina ignorēt to nāves klātbūtni, ka tur ir tas lietas taisītas mūžībai, lai viņi stāv, un zāle vienmēr ir zaļa, un apstādījumos vienmēr zied puķis. Un tas man likās kaut kāda tāda ļoti interesanta atšķirība starp to kaut kādu pilsētas vides sajūtu un to meža vai dabas sajūtu, kur tas cikls visu laiku ir redzams. Un tādā ziņā, man liekas, arī tie koptie meži mēģina izskaust šo nāves klātbūtni. Te uzreiz man gribās pieminēt tādu savu novērojumu. Es papētīju Latvijas valsts meža Instagram kontu, un ko es tur secināju, tāpat ne atsevišķas bildes, bet tieši kopumā paskatoties, ka praktiski visās bildēs figurēja cilvēka klātbūtne. Tur bija vai nu kaut kāds celiņš, vai nu kaut kāda būve, vai katrā bildē bija redzams, ka cilvēks tur ir bijis klāt un kaut ko darījis, un darījis šķietami labu, sakārtojis to vidi. Un, tas, man liekas, arī stāsts par to drošību, un arī, ka mēs varam to dabu pakļaut. Iepratim tādam savvaļas kritālu mežam, kur ir tā nāves smaka, tā teikt, biedējoša. Jā, par to nāves smaku tikai gribēju nokomentēt, ka kāda terapeita reiz minēja, ka cilvēkiem ir ļoti vērtīgas pastaigas pa šiem vecajiem mežiem, kur ir kritāls, jo kritāla klātbūtne viņiem dod mierinājumu un iespēju samierināties arī pašiem ar savu nāvi un iznīcību. Karina, kādas tev ir domas par to, kā mēs varam mainīt šo dabas reprezentāciju, lai dotu vietu un balsi arī kritālām, pļančkām, zampām, steignājiem? Es laikam gribētu turpināt ar piemēru. Ļoti nesenu, pirms pāris nedēļām, mēs kopā ar dažiem domu biedriem, teiksim, viena no lietām, ko mēs varētu darīt, mēs devām vārdu Toņkalna mitrājam, kas ir mitrājs, kas atrodas ap Toņkalna staciju un jauno joprojām turp attīstībā esošo Latvijas universitātes kampusu. Tātad mums ir mazas tādas ieceres turpināt šo projektu, un šī, protams, vieta, kas vizuāli nav pievilcīga, nekādā veidā, gan līdz izņemot, teiksim, bērzus, kas varētu būt klasiski skaistāk šī te aleja, bet tā būtībā tas ir mitrājs, tas ir aizraudis, tur ir mētājs pudelis, atkritumi, tur ir viss kaut kas, bet reizē, teiksim, esot kaut kā pa vidu, tam visam arī esot ar zināmu informācijas bagāžu par dabu. Es esmu, teiksim, sapratusi, ka šai vietā ir tāda ļoti īpaša aura un harizma, tas ir, kur veido, teiksim, gan šīs te gulbju ģimenes, kas tur dzīvo, vārdas, kuras es vairs nedzirdu laukos, bet es dzirdu Rīgas centrā, un šī būtībā vieta ir unikāla, tādēļ mūsu plānos ir, teiksim tā, mest visus iespējamos sprunguļus tipiskajai Latvijas universitātes attīstībai riteņos un kaut kādā veidā mēģināt novērtēt, kas šajā vietā atrodas, teiksim, tīri sugu līmenī, kādas dabas vērtības varbūt necerēsim uz mikroliegumu sugām, kas būtu, protams, ļoti jauki, bet tur varētu būt dažādas citas interesantas sugas un varbūt meklēt iespējas, kā šo mitrāju vismaz daļēji iekļaut šajā, teiksim, universitātes kompleksā, jo šī vieta ir unikāla un, teiksim, apspriežoties ar citiem kolēģiem par ārvalstu pieredzi, kur jau, teiksim, šīs dabiskās vietas ir salīdzinoši maz. Šāda, teiksim, vieta noteikti netiktu nolīdzināta līdz ar zemi, bet tiktu domātas, teiksim, rīcības un plāni, kā to iekļaut. Jo šī vieta viņai piemīt zināms šarms, atliek tikai novākt pudeles, lai to saskatītu vairāk iedzīvotāju.
Ir smieklīga lieta, ka mēs esam nonākuši, man liekas, tādā bišķiņa paradoksā, ka arī ar šo jautājumu, kā mēs varētu atrisināt, jo mēs meklējam būtībā vienu atbildi varbūt, un mēs meklējam, arī, ja tā ir komunikācija un jautājums ir par mākslu, kā mēs varētu nokomunicēt šo un ar kaut kādu vienu vēstījumu. Un tas ir paradoks, tāpēc, kad mēs tieši runājam par daudzveidību, un mēs runājam par to, cik daudzveidība ir daba, un tad arī šie vēstījumi, jo vairāk mēs to mēģinam ar vienu vēstījumu noklāt un atrisināt, jo tiešām klišejiskākam un tādam garlaicīgākam beigās tam rezultātam jābūt, lai pilnībā uz visiem cilvēkiem strādāt. Un tāpēc tas mans risinājums, kā to darīt, būtu tiešām skatīties uz atsevišķām mērķa auditorijām, atsevišķu cilvēku grupām, kuriem ir dažādas vajadzības, un tad caur tām šo dažādu mazu vai lielāku, bet dažādām grupām un dažādām vajadzībām, tad arī gan tajā Instagramā, gan TikTokā vienalga, kur segmentējot to auditoriju, tā var arī šo te unikālo un daudzveidīgo dabu šiem daudzveidīgajiem cilvēkiem nokomunicēt kā kaut ko labu un vajadzīgu. Tagad versīšos pie auditorijas. Varbūt auditorijā ir kāds jautājums vai kāda atziņa radusies sarunas gaitā, ar ko jūs gribat padalīties? Krista mikrofonā, lai dzird arī tiešraides skatītāji. Labdien un paldies par sarunu. Viens komentārs. Man liekas, tas bija 2019. gads, kad Latvijas kultūras kanonā tika iekļauta sadaļa ainavas Latvijas. Un tur var apskatīties, kas tiek atzīts par tādu skaistu Latvijas ainavu, kurā, protams, ir arī daudz ļoti diskutabls formulējumi par to, kāpēc kaut kas tiek uzskatīts par skaistu un kultūrai atbilstošu, bet tas ir arī veids, kā varētu to pašu kritalu vai to veco mežu padarīt par vērtīgu, nozīmīgu saistībā ar mākslu. Jā, vienkārši kā ieteikums. Tur ir tikai 8. Okay. Citās sadaļās ir 10 vai 11. Kritalu kultūras kanonā. Kritalu kultūras kanonā. Tas varētu būt jūsu nākamais mērķis. Vai ir vēl kāds? Jā. Paldies par sarunu. Tiešām interesanti. Man liekas, tiešām ir svarīgi parādīt to dabas daudzveidību pilsētā un pievērst tam uzmanību. Bet kā tas būtu, ja, piemēram, mēs parādītu šo kritalu skaistumu un visi tiešām dotos masveidā uz mežiem skatīties kritalus? Kā tas, piemēram, ir no dabas saglabāšanas viedokļa? Vai tas būtu ok? Jā, tas ir vēl viens paradoks, ko varbūt es nedaudz nokomentēšu, un tad iedošu vārdu Karīnai par šo cilvēku radīto slodzi uz dabas vērtībām, ka no vienas puses dabas aizsardzības joma nemaz nevēlas patiešām, lai cilvēki masveidā dotos uz mežiem, vecajiem mežiem skatīties kritalas vai tiem pašiem purviem, jo šobrīd ir ļoti liela antropogēnā slodze. Karīna, kāds tev varbūt ir komentārs par šo tādu paradoksu? Jā, ja mēs visi dosimies skatīties vienu vai divas kritālus, šai vietai noteikti klāsies slikti, līdzīgi kā tas bija, teiksim, Līča Lanģu klintīm, vēl, teiksim, pandēmijas laikos mēs redzējām, kas notika tad, ja tur ļoti daudz cilvēku dodas un kas ar to notiek tādēļ. Jā, no vienas puses šī uzmanība ir vajadzīga dabas aizsardzībai, jo vajadzīgs šis te pamatojums un, teiksim, kādēļ, ko mēs aizsargājam, teiksim, jādod arī, teiksim, cilvēkiem iespēja redzēt, ko mēs aizsargājam, lai cilvēki to labāk saprastu. Bet atceroties, jā, man šķiet, tas bija Aldo Leopolds, kurš arī savā darbā Smilšu grāfistas kalendārs minēja to, ka, teiksim, būtiska dabas vērtība, par kur mēs aizmirstam, ir tieši vientulība. Un tad, ja mēs kaut ko pārlieku sargājam, vairs nav beigās to, ko sargāt, tādēļ tas vienmēr ir tāda balansa meklējuma, cik daudz mēs, teiksim, sniedzam iespēju piekļūt dažādām vietām, kādā veidā mēs mazinam šo slodzi, varbūt ar infrastruktūrām, teiksim, plūsmu virzībām, un, teiksim, jā, tas būtībā ir nemitīgi līdzsvaru meklējumi, kur bieži vien, teiksim, vairs nav šīs vientulības vērtības, ir, teiksim, fotografēšana un Instagrams un parādīšana. Es tur biju. Par šo vientulību arī tā ir labs punkts tēma, un ko var savilkt kopā ar to unikalitāti, kas arī ir kaut kas cilvēkam tomēr ir nepieciešams.
Instagramā tur skatoties un tā. Un tad mans viens tāds risinājums par šīm kritelām būtu, ka tu atrodi savu kritelu. Kad katrs atrod savu unikālo kritelu. Tas ir līdzīgi apmēram tā kā, ja tev ir kāds draugs, kuram ir ideja aizbraukt kaut kur, kur visi citi nebrauc. Tas taču ir interesanti. Un tādā veidā tā ir vērtība, kaut kāds labums, ka mēs katrs zinām kaut kādu interesantu vietiņu, ko zinām tikai mēs. Jā, citur adoptē, teiksim, delfīnus, mēs adoptēsim kritelu. Un kā saka mani kolēģi, kas ir bioloģi un tieši kritelu pētnieci, viņi saka, tas ir tāds kosmos un pietuvoties kritelai un ar lupu viņu aplūko. Tas ir veids, kā cilvēks arī var iepazīt sevi. Bet, Andri, kāda ir pieredze ar savvaļu un šo cilvēku plūsmu? Laikam vislabākā pieredze ir tad, kad cilvēki apmaldās un noiet no takas un iznāk pēc 3 stundām ārā un neatraduši. Jā, man liekas, tas savvaļas viena no iespējām ir piedzīvot to unikalitātes sajūtu, ka tu nezini, kur tu atrodies un to īpašo sajūtu. Vēl viena lieta šajā sakarā, ko es gribētu minēt, kad īstenībā pilsētnieki, kas atbrauc uz savvaļu, viņi to mežonību spēja vairāk novērtēt nekā, piemēram, vietējie iedzīvotāji reģionā, jo kā jau tu teici, tā daba ir brutāla, un ja tu dzīvo laukos, tad tu īstenībā visu laiku mēģini radīt to savu kaut kādu telpu, sakārtot to apkārt civilizēto, un tad tas kaut kā, dīvainā veidā, protams, arī nevar visus likt vienā kaut kādā kategorijā, bet tā tendence ir vairāk, ka tādi pilsētnieki pat vairāk novērtē tās kriteles un mežonību, un laucinieki vairāk skatās, ka tur meža resursi tiek izšķērdēts. Karīna, tu varbūt vari nokomentēt par pilsētas un lauka iedzīvotāju atšķirīgo izpratni par dabas skaistumu, jo Andra teiktais mani vedināja domāt uz to, ka tieši pilsētnieki, tieši izglītotie cilvēki ir tie, kas savā ziņā veido un uztur šīs skaistās Latvijas skaisto dabas bilžu kultu. Un lauciniekiem iespējams ir pavisam cits skatījums. Ko laucinieki uzskata par skaistu dabu? Tas, ko es pati esmu pamanījis, teiksim, ir, ka var atšķirt šīs mājas laukos, kuras varbūt nesen ir iegādājušies cilvēki, kas pārceļas no pilsētām, tad viņām parasti šie pagalmi ir drīzāk nekopti. Tā kā viņi vēlas šo savvaļu, vēlas varbūt ne tik gludi šo mauriņu. Tad, ja mēs braucam pie tādiem jau ilgstošiem lauku iedzīvotājiem, viņi tomēr vēlas šo kārtību ap savu, teiksim, tiešo tūmu, savu pagalmu. Viņi vēlas, lai tas būtu funkcionāli, teiksim, kalpot tam, kam tam jākalpo, jo varbūt pilsētnieki ir, teiksim, tā jau pieraduši, ka viss jau ir ap viņiem sakopts vienmēr bijis, un tad beidzot šis aizpildīt to tukšumu, šī nekoptība, tādēļ ir tāda atšķirība, jā. Man kaut kāds reizes pēc savas pieredzes ar dažādiem lauku un nelauku radiem nāk prātā, ka, lielā mērā to attieksmi nosaka tāda lieta kā čaklums. Respektīvi, vai tu izskaties čakls, vai tu gadījumā neizskaties slinks, kurš nekopi savu māju, un kā tu iztīsies attiecībā pret kaimiņiem, pret radiem, kas atbrauks ciemos. Un tā ir arī kaut kāda ļoti liela vērtība, ka tu esi čakls, daudz strādā, un tas atspoguļojas arī tajā dabas redzējumā. Karīna, vai šis nav tiešā veidā piemērs agrārā nacionālisma pieejai un diskursam un tam, kāds tika nolikts standarts viensētām? Pavisam noteikti arī. Tas, kas varbūt, es nezinu, vai arī, teiksim, 20. gados pagājušā gadsimta bija tik svarīgi, ko kaimiņš par tevi domā, bet zinot latviešu pieņem, ka tā varētu būt bijis jau tad. Tādēļ arī šī reprezentācija ļoti, teiksim, vēlams tālajiem kaimiņiem ir ļoti svarīga, kad viņi brauc garām un redz, vai tev tur ir sakopts vai puķu dobīti izravēt un tam līdzīgi. Un tas arī ir tiešā veidā saistīts ar šo nacionālismu un, teiksim, rietumdabas aizsardzības idejām. Jā, arī mēs Latvijas dabas fondā mēdzam rosināt cilvēkus savā pagalmā vai viensētās ieviest dabas daudzveidībai atbalstošas lietas, piemēram, tās pašas kriteles vai atstāt žagaru čupas vai nepļaut kādus laukumus. Un bieži vien saduramies tieši ar šo pretrunu, ka tad
mans pagalms tiks uzskatīts par nekārtīgu, vai kā jau Jānis minēja, kā atbrauks ciemiņi un teiks, jums te vēl daudz darba, un Jānis nav gana pļaumašīnu darbinājis. Jā, vai ir vēl kāds jautājums vai komentārs? Jā, Madara. Līdz tam mikrofonam jāskrien. Varbūt jums ir kādas idejas, kā un varbūt caur estētiku ir iespējams tuvināt cilvēku dabai, respektīvi tuvināties tam stāvoklim, ko Andris minēja, ka mēs neesam daba un es šeit, bet es kā dabas daļa. Jā, un kā Karīna to teica, šis te jēdziens dabkultūra. Pareizi, ja? Jā. Bet būtībā tad, ja mēs vēlamies kļūt par daļu no dabas, mums jāizmirst vispār vārds daba. Nav tāda vārda dabas. Nav. Bet, Ja tā plaši filozofiski tiešām uz to skatās, tas pats piesārņojums, cilvēka radītais un visi plasmasi un mākslīgais intelekts un tā tālāk, tas viss ir dabisks. Kā tad, ja mēs esam no dabas un mēs to visu esam radījuši, kas tad tas ir, ja ne daba? Tādā ļoti lielā, plašā, kaut kādā atkāpjoties no zemeslodes. Mēs jau vienkārši paši iesim bojā, bet tā daba jau turpināsies. Dabai jau viss ir kārtībā. Ja tā. Man arī šajā visā kontekstā arvien vairāk jāuzdod sev jautājums par to pašu ainavu runājot, piemēram, tā kā Kristi teica par tām ainavām. Bet kāpēc gan, lai cilvēks nebūtu arī dabas daļa un nefigurētu ainavā, kāpēc tu nevarētu būt sienas zārds, piemēram, kas ir tāds ļoti klišejisks ainavas, tā kā sastāvdaļa, tādas arī ar romantisku nacionālu piesitienu. Kur tad ir tā robeža? Jo mēs jau arī nevaram teikt, ka mēs esam tikai svešķermenis. Mums arī ir vieta dabā, bet kur tad ir tā robeža, cik daudz mūsu atstātās pēdas tajā dabā ir uzskatāms par labām, par pareizām, un kur tad tur jau cilvēks pa daudz ir iejaucies. Un tas ir apmēram tikpat grūti, droši vien atbildams jautājums, tā kā, kad es apstrādāju bildes un domāju, cik daudz tos kanālus pavilka kaut kur uz vienu vai otru pusi, un kur vēl tā ir, tas ir normāli, un kur jau kaut kāda robeža tiek pārkāpta. Jā, es gribēju pārmest tiltiņu no Kristapa teiktā uz Andra jaunās izstādes konceptu par nehierarhiskām attiecībām ar apkārtni. Varbūt tu vari pastāstīt, kā tu tiecies veidot šīs nehierarhiskās attiecības, jo tā varētu būt viena no atslēgām, kā mēs varam mazināt šo te attālumu no dabas, kuru, kā mēs vienojāmies, nesauksim par dabu. Jā, atkal man netieši atbildi būs, laikam, prātā. Tas man interesē arī pēdējā laikā zinātne ir pievērsies apziņas pētniecībai tieši lielā mērā saistībā ar mākslīgo intelektu un tā tālāk, bet līdz skaidrai atbildēji, protams, viņi nav nonākuši, bet viena no tām atbildēm, ka apziņa vienmēr ir tīklojums. Un arī kaut kāda tā paplašinātā prāta teorija, ka mūsu prāts neatrodās mūsu galvā, ka viņš atrodās attiecībās ar visu apkārt esošo. Un vienkārši, man liekas, ir interesanti man personīgi mēģināt apzināties un sajust to, ka, piemēram, es arī šīs sarunas laikā visu laiku skatos uz to koku stumuriņu un strautiņu, un tas ir ietekmējis. Tas ir manas šīs sarunas sastāvdaļa. Respektīvi, arī kritāli, jā, un tas vienkārši tas, kādā vidē, tā ir vēl viena tā mazliet cita doma par to, kādu vidi mēs ap sevi veidojam. Tā vide veido mūsu domas un formē mūsu domas. Un tas ir tāds appusējs, nemitīgs process. Un jā, vienkārši kaut kā mēģināt apzināties to, ka tā, ka manas domas un mans prāts un mana apziņa nav tikai manā galvā vai ķermenī, bet ka tas ir
tāds tīklojums ar apkārt esošo vidi, un tad tas ir arī jautājums, kā mēs pret to izturamies un kas mums tur ir vērtīgs un tā, bet, varbūt tāds, tad kā viens no piemēriem, kad, ja es ēdu gaļu, piemēram, tad es nolēmu, tad man ētiski pareizākais veids būtu pašam audzēt to jērus un pēc tam viņus apēst, kas tā kā no tā pilsētnieka gaļēdāja viedokļa liekas no ārprāts. Tagad tu izaudzēsi jēriņu, tu viņu mīļos visu vasaru un tad beigās tu viņu apēdīs. Un tieši tā es arī izdarīju, un tas likās ļoti pareizi. Un kaut kā visforšākais veids, ka, ja es ēdu gaļu, kā to darīt. Un bija, varbūt tā bija arī iztēlota, bet bija sajūta, ka tā gaļai ir ļoti laba enerģija. Un tā visa rūpes, mīlestība uz jēriem nāk apakaļ. Vai ir vēl kāds jautājums? Anda, paldies. Man likās, ka tev būs kaut kas sakāms par šo. Jā, man ir arī saistībā ar to dabas, vai pareizāk sakot, vai ainavas uztveres mediēšanas tieks, tā kā mums gribās mediēt to kā cilvēku uztver ainavu un to šausmīgi klišejisko variantu par ainavu rāmīšiem. Ko jūs domājat par to? Tas pašai kaut kāds viens no šausmīgs, arī kā ainavu pētniekam liekas viens no sāpīgākajiem tēmām kaut kādas dabas teritoriju labiekārtošanā, veidot rāmīti, lai būtu caurkula, lai cilvēks varētu ieraudzīt ainavu. Jā. Man pirmā doma ir, ka ir jau vispār labi, ka cilvēks cilvēkam palīdz kaut ko ieraudzīt. Un tādā ziņā ir apsveicami šādi centieni, tā teikt, kad kāds savam līdzbiedram grib kaut ko parādīt un paplašināt viņa pieredzi. Par formu tas droši vien ir cits stāsts. Bet es laikam atbalstu ideju, ka mēs citam kaut ko gribam, tā teikt, parādīt. Rāmējums varbūt tās nav tas labākais veids. Es varu tikai kuriozu gadījumu pieminēt šajā sakarā, jo mēs pirms pāris sezonām savvaļā uzaicinājām piedalīties maigo svārstību grupu, kas bija mākslinieki, kas kaut ko darīja ārpus pilsētas pirms gadiem 30. Un tad Jānis Mitrēvits nolēma vēlreiz uzstādīt savu darbu, kas bija tapis pirms 30 gadiem, proti šo te koku rāmīti ainavā. un tā kā bija vienkārši pirms 30 gadiem, tas bija kaut kas pilnīgi cits, nekā tas ir kļuvis tagad. Un man liekas, tas ir tas jautājums par kaut kādu, kā kāda lieta kļūst par banalitāti, un tad viņa bieži vien tiek izmantot neizvērtējot pat to kontekstu un vajadzību. Tā kā tas vienkārši tāds piemērs. Man vēl viens mazs piemetinājums. Man šķiet sliktākais, kas šajā visā rādīšanā ir, ka tādā veidā bieži vien tiek definēts tas pareizais leņķis, kā redzēt dabu, nevis tā teikt iemācīt cilvēkam iet un ieraudzīt un meklēt, bet šī ir tā pareizā ainava. Kaut kas viens tiek definēts kā pareizāks par kaut ko, kas jau ir blakus. Jāni, vai ir doma par rāmīti? Tā baigi neko, ko tam likt klāt. Nē, vienīgi es domāju, kas ir tas mūsdienu rāmīts, jo man liekas, tās ainavas rāmīšos, tas bija kaut kas apmēram tā kā, pirms 30 vai 50 un tā tālāk. Tas ir kaut kāds, kas ir nokalpojis savu fenomens. Un kas mūsdienās ir šis teiksim, jaunākām paudzēm, vai tas ir Facebook cover foto, vai jaunākās paudzēs, taču Facebooks pat nelai to tā kā. Es nezinu, es mēģinu iedomāties, kas ir mūsdienās šī ainava koka rāmītī. Es domāju, tas ir Instagram formāts. Ainava koka rāmītī. Vēl viens mans piemetinājums par rāmīšiem, par vietu, kas, man liekas, ir arī vērtīga Latvijas mākslas un dabas miedarbībā vēsturiski ir Pedvāle, un tur
jau ļoti sens darbs, ir lielā akmenī izcirsts tāds rāmis, taisnstūris, kas ir novietots ar tādā augstākā vietā, caur kuru skatoties šķitam, tad mēs ieraugam to ainavu. Un cik es esmu redzējuši gan klātbūtnē, gan attēlos šī darba atspoguļojumi, tad nesalīdzinām biežāk tajā rāmītī, kāds onkulis ir iebāzis galvu un nofotografējies, nevis caur to rāmīti ir nofotografēta ainava. Respektīvi, cilvēkiem rāmjos tomēr daudz vairāk patīk ielikt sevi. Karina, tev noslēdzošais vārds par rāmīti. Man vienīgā rāmīša bilde telefonā ir no Gārsenes, kur arī es fotografēju draudzeni, kur bija iegājušajā rāmītī. To es arī beigšu. Mūsu diskusijas laiks ir pietuvojies beigām, un es gribēju īsi mēģināt apkopot to, ko mēs šeit spriedām. Man šķiet, ka mēs vienojāmies, ka dabas reprezentācija un tas, kāda tā ir šajās klišejiskajās dabas foto, kurus mēs minējām, varbūt nedaudz augstprātīgi nosaucot par kalendāra foto vai par šie Instagrams ar hashtagu Latvian Nature, ka tās rada kādu nereālu dabas reprezentāciju, bet kā mēs varam atgriezties pie reālās, vai mēs vispār varam atgriezties, protams, tur nav vienas atbildes, bet ir ieteikumi, ir tātad ieteikums kritalu ielikt kultūras kanonā. Ir ieteikums iekļaut cilvēku un parādīt arī to, ka arī aizaugušā vietā, ka arī pļavā var būt droši. Un vēl piedzīvojums un unikalitāte ir tie aspekti, caur kuriem mēs varam rādīt šīs neklišejiskās dabas ainavas. No savas puses varu teikt, ka Latvijas dabas fonds turpinās censties dot vārdu, balsi un reprezentāciju gan kritalām, gan mitrājiem, gan vecajiem mežiem. Es ceru, ka arī varbūt reklāmas jomā būs kādas vizuālās valodas izmaiņas uz daudzveidības pusi. Vai jums runātāji ir vēl kāds noslēguma vēlējums vai atziņa? Nevajag fotografēt. Jā, bet gandrīz uz to jau velk. Bet vajag nepastarpināt. Vajag iet tajā brutālajā. Man piemēram liekas, ka labākais, ko man būšana par fotografu ir devusi, ir tieši spēja ieraudzīt nevis fotografēšanu un izbaudīšanu neatkārtojumā brīža to būtību, nevis mēģinājums to iemūžināt. Iemūžināšana tas tāds darbs. Jā, tad fotografējam mazāk un vairāk pieredzam. Paldies, Sandri, Karina, Kristap un Jāni. Un turpinam izbaudīt lampu.